Svinīgi solot nežēlot spēkus labākas dzīves veidošanai savā dzimtajā zemē, 12 vecumnieku novada jaunieši atzīmējot Lačplēšu dienu, pievienojās kuplajam Jaunsargu pulkam. Jaunsardas uzdevums ir nevien orientēt bērnus darbam zemesardzē vai bruņotajos spēkos, bet arī iemācīt mīlēt savu dzimto vietu. Turpin TV Spektrs. Tad šeit ir tāds pats lādiņš kā šis, bet tikai bišķiņ lielāks. Par lādiņiem Ograsts 54. inženiertehniskā bataljona zemesargi zina visu un kā paši smej ar Latvijas vēsturi saistīta viņa ikdiena. Patiesībā lādiņi ir ļoti daudz un dažādi un meži, lauki, pļavas ir piekaisīts ļoti daudz ar šo kara laika mantojumu un es domāju, vēl pietiekoši daudz gadus būs mums kā sapēriem darbs. Šogad vien vīri devušies uz 465 izcaukumiem, bet nedēļā, kas Latvijas vēsturē ierakstīta zelta burtiem, viņi dodas pie bērniem. Šodien viņi par savu darbu un vēsturi stāsta misijas jaunsargiem. Atzīmējot Lačplēšu dienu, 11 puišiem un vienai meitenei vēl kāds svarīgs uzdevums veicams. Viņi nodod svinīgo solījumu un kļūst par pilntiesīgiem jaunsargiem. Latvijas Republikas jaunsargs svinīgi apsolos. Nežēlojot savus spēkus un prātu. Nežēlojot savus spēkus un prātu. Labākas dzīves veidošanai. Labākas dzīves veidošanai. Un kas tevi pamudināja nākt uz piebiedroties? Bija tā, ka garlaicība spiež tev iet uz jaunsargiem. Tā ir diezgan interesanti pašu saisti, tā kā tādas lietas nodarbošanās ar ieročiem un tādas lietas paintballs, pārgājieni, viss šis te. Jā. Labs jaunsargs ir ne tikai topošais karavīrs, bet arī kultūras un vēstures mantojuma glabātājs. Manuprāt, jaunsargam svarīgākais uzdevums ir būt gatavam izaicinājumiem un cīņas param. Tas varbūt, kas mūsu sabiedrībai patreiz trūkst. Bet viņam ir arī jāmīl Latviju? Viennozīmīgi, jo bez tā nav par ko cīnīties. Misijas jaunsargu pulciņā ir 34 dalībnieki, bet visā Latvijā jaunsardzē iesaistījušies vairāk nekā 6,5 tūkstoši skolēnu. Sandra Letāne, Andris Pāns, TV Spektrs.